Spēlē pieteikti 20 sportisti, 11 uzbrucēji, 7 aizsargi un 2 vārtsargi. Aprēķina varbūtību, ka dopinga kontrolē nejauši izvēlētie 3 sportisti būs uzbrucēji. Cik tad veidos mēs varam izvēlēties 3 uzbrucējus no 11 uzbrucējiem? Tas mums būtu gaidītais notikumu skaits un no visiem 3 pa 20 sportistiem. Kombinācijas. Kombinācija formula mums ir, lūk, šī te, pārakstīsim. C no n pa k ir n faktoriāls dalīts ar k faktoriāls reiz n mīnus k faktoriāls. Tātad 11 faktoriāls dalīts ar 3 faktoriāls un 11 mīnus 3 8 faktoriāls. Un tas viss vēl no visiem iespējamiem pa 3 sportistiem no 20. 20 faktoriāls dalīts ar 3 faktoriāls reiz 17 faktoriāls. Un cik tad tas būs? 11 reiz 3 reiz 17 pārliekot uz 1 daļsvītru dalīts ar 3, jā, 3 mums uzreiz noīsināsies, 8 faktoriāls un 20 faktoriāls. Un cik tad tas ir? Kas mums tur paliek pāri? Mums paliek 9 reiz 10 reiz 11 skaitītājā un saucējā, 18 reiz 19 reiz 20. Kad visu iespējamo noīsinām, mēs iegūstam 11,76. Ar tādu varbūtību mūsu izvēlētie 3 dopinga kontrolējamie sportisti būs uzbrucēji. Bet varēja rēķināt arī savādāk. Vai arī. Un kādam varbūt vienkāršāk šķiet tieši tā. Varbūtība, ka pirmais sportists ir uzbrucējs, 11 no 20. Varbūtība, ka otrais izvēlētais sportists būs uzbrucējs, tad jau viens ir izvēlēts, tad paliek 10 19. Un varbūtība, ka trešais izvēlētais sportists būs uzbrucējs. Nu jau vēl pa vienu mazāk, no 9 tikai izvēlamies, un pavisam ir kopā 18 sportisti palikuši. Un varbūtība šādam notikumam, ka pirmais, otrais un trešais sportisti ir tieši uzbrucēji, ir 11 20 reiz 10 19 reiz 9 18. Un ja mēs pastamies, kā bija tur, mēs iegūstam tieši to pašu 11,76. Kāds variants jums labāk patīk, tādā droši rēķiniet. Abi ir pareizi. Paldies par uzmanību.